Temats, principā, atsevišķu projektu finansējumu mēs varētu šim tematam veltīt. Bet šajā gadījumā tā ir viena no sadaļām. Mēģināsim saprast, cik ir dabas resursi šajā gadījumā tieši iegūstu teritorijās un vēsturiskajās kūdras iegūstu teritorijās. Un vienkārši uzdevums, bet tas nav nemaz īstenībā vienkārši uzdevums, bet pieejot, un darbs jau ir uzsākts. Tas, ko mēs sākam, atkal ir vecais labais stāsts ar to, ka mums jau ir dati, apkopojam to, tad mums ir no LVģNC, mums ir zinām datu apkopošanas vietne, no kuras mēs izgūstam datus par esošo situāciju, skatāmies šos te krājumus aktuālos, un tad nākošie darbi jau ietver šo te attālināto izpētes datu ieguvu un teritoriju attālinātā priekšizpēte, jo ne visas teritorijas, teiksim, tur sākās segmentēšana, jeb dalīšana, kuras ir aktīvās, kuras ir vēsturiskās un kuras faktiski vairs nav arī šīs te, kūdra, pat tur fiziski nebūtu iegūstama. Te skaidrs, ka mēs izmantosim jau esošos pīlārus, kas ir jau kaut ko jau mums saģenerējuši arī dažādi zinātniskie darbi, tā skaitā Drēmeņa darbs, es zinu, arī būs droši vien viens no tiem, ko mēs varēsim apskatīties. Tas tikai viens kā piemērs. Tad ir plānot arī lauku verifikāciju, lauku datu verifikāciju, jo mēs varētu teorētiski sēdēt pie datora un visu ļoti skaisti tās pareiķināt, bet būsim atklāti, ne viss ir tik vienkārši. Un ir tomēr nepieciešams aizbraukt uz lauku fiziski apskatīties, cik tad tur ir tā kūdra. Jo ļoti bieži, teiksim, pie mums ir arī vērsušies ar tādu jautājumu, vai mēs varam attālināt noteikti, cik tur ir kūdra, un mēs uzreiz sakam, nē, tas nav iespējams. Līdz ar to ir kādam jābrauc uz lauku, un tas tomēr ir jāiet tajā konkrētajā vietā un jāpasaka, kāda tipa kūdra, cik bieza ir, un tad vēl kaut kāds papildus analīzes veikt, lai pateikt, teiksim, cik daudz ogleklis kaut vai tur ir ieslēgts, jo tas arī būs viens no mūsu mērķiem, ka mēs brauksim arī skatīsimies šo biezumu un veiksim konkrētās vietās arī oglekļa mērījumus, lai mēs varētu saprast, kur ir vairāk ogleklis un kur ir mazāk. Tas savukārt ir svarīgi, pēc tam domājot tālāk jau par nākošajiem klimata mērķu uzstādījumiem un tā tālāk, par ko es varbūt tagad neminēšu. Bet tad durpsim, zondēsim ģeofiziku. Kāpēc ģeofizika? Tāpēc ar to mēs varam plašāku areālu uzreiz pārklāt reliefu, gultnes reliefu varam veiksmīgāk izzīmēt un sastādīt tilpuma aprēķinus konkrētiem kūdrājiem, purviem. Tad ir nepieciešams harmonizēt datus, kas ir arī viena no aktivitātēm, lai mēs sasniegtu šo mērķi. Tad mums tas ir izdarīts, tad mēs reiķinām kūdras krājumus. Te mums arī būs zināmā mērā modelēšana iesaistītā, un tad mums būs šī informācija par atlikušiem kūdras krājumiem. Un tad ir nākošais jautājums, ko mēs ar šiem datiem varam darīt tālāk. Protams, ir sadarbībā ar LBTU arī domāt, kuros reģionos, cik daudz mums kādu kūdru ir atlikusi, kur mums varbūt kaut kādas teritorijas slēgt ārā. Vispār nedomāt par kūdras iegūtu tajās teritorijās, vai viņas jau novirzīt atjaunošanai. Tā kā mums būs kaut kāda informācija arī par atlikušo kūdru un tipu, tad jau mēs varēsim veiksmīgāk papildināt to vīziju, kā šīs teritorijas rekultivēt, jo aerāli mēs varam kaut ko pateikt, kā teritorija atjaunojas vai rekultivējas, bet uz vietas šī informācija par atlikušo kūdru ir būtiska, jo mēs nevaram, teiksim, stādīt svagnus tur, kur ir zemā tipa kūdra atlikusi, un kaut vai otrādi. Līdz ar to šāda informācija var būt noderīga arī tālāk plānojot konkrēto teritoriju atjaunošanu. Un rezultātā tad mēs iegūsim šo informāciju, cik daudz kūdru, kur mums ir, ko mēs varētu izmantot, cik ilgā laikā, un izteikt to visu monetāri sadarbībā ar LBTU arī.
Ļoti liels darbs priekšā. Te noteikti ir sadarbība gan ar LVM, gan arī ar kūdas kompānijām. Tās, kuras atsauksies, ar tām mēs arī sadarbosimies. Tās jau, kuras ir piektuši darboties, tā mēs primāri strādāsim, bet ir vēl virkne ļoti daudz kompānijas un kūdas iegūs vietas, ar kurām mums vēl jārunā, jo mums ir plānots ekspedīcijas, bet šajā gadījumā plānveida lauka darbi, lai to varētu jau šajā vasarā ļoti jaudīgi paveikt. Un mums ir ģeologi gan no LU, gan arī no LBTU daži ģeologi aizmigrējuši uz LBTU. Tā kā ar tiem sadarbosimies un kopīgi mēģināsim rast skaidrību, cik daudz kur ir. Te ir jāatgādina, mēs neesam valstiska līmeņa organizācija, līdz ar to tā kapacitāte, cik mums ir, tik ir, bet tas būtu principā atsevišķs pasākums, lai apzinātu derīgo izrakteņu krājumus, un tāpēc mēs sākam ļoti pieticīgi, bet arī ļoti ambiciozi te pašā laikā esošie krājumi iegūs vietās un vēsturiskajās iegūs vietās. Mēs nerunājam par visas Latvijas kūdras apreitēm. Jo tas ir jau valstiskā līmenī jāskatās, līdzīgi kā Smiltī grantī. Tas ir ārpus jau mūsu kapacitātes spējām. Tā kā te uzreiz ir skaidri jādefinē, ko mēs redzam, ko varētu izdarīt un ko ne. Tā, ļoti īsi kopumā, bet darbs ir uzsākts un tā kā gaidiet kaut kādu ziņu no mūsu puses, mēs noteikti uzrunāsim individuāli kūdas ieguvējs un arī īpašnieks, šajā gadījumā droši vien zemi īpašnieks, jo kūdas kompānijas ir tieks, tas pārāk jūs jau paši zināt, tas ir plašs temats, bet īsumā tā. Mēģināsim saprast, cik mums daudz kas ir un kādas sekas un cik ilgi mēs varam vispār šo zemi materiālu iegūt pie esošajiem tempiem un, teiksim, ja mums jaunas teritorijas vairs nedod kaut vai kūdas ieguvējiem. Bet tā, skatāmies.